esmu Madara, un es nodarbojos ar street dance deju stilu dejošanu, kā hip-hop un hausu. Arī esmu jau deju pasniedzēja vairākās deju studijās. Es mācījos, kur mēs atrodamies šajā brīnišķīgajā vietā Latvijas kultūras koledžā. Es pabeidzu mūsdienu deju kursu. Es šeit šodien nācu ļoti siltām atmiņām, jo tik tiešām bija divi ļoti fantastiski, labi pavadīti gadi. Es uzaugtu kā mazā, skaistā pilsētiņā Aucē. Un tur tās iespējas, bija tik, cik viņas bija. Es jau gāju visām dejošanās, kas tur bija iespējams. Jau, kad man bija 3 gadi, man mamma aizved uz tautiskajām dejām. Un tad jau es ar to 3 gadiem faktiski arī visu sāku. Un tad es sāku braukāt pēc 9. klases uz Rīgu mācīties hip-hop dejot. Un tā man jau likās, pēc sajūtām likās, ka es esmu labi dejotāji, kā visi man taču skolotāji tā teica, un es aizbraucu uz Rīgu un auzas līnās. Saprotu, ka tu esi vienkārši vēl zemāk par zemi, ka tev vēl ir riktīgi, kur augt. Bet to es vēl nesapratu, ka man ir kur augt, es vienkārši domāju, kāpēc man nekas nesanāk, kāpēc visi citi var un es nē. Tāds ir gājus, traumoju raudādām vienmēr un tā. Mammai es neteicu, jo mums bija noteikums, ka es varu braukt tikai tad, jo man nepasliktinās mācības, man vēl bija jāmācās labi arī tad, lai es varētu turpināt braukt. Mana pieredze tās labāk mocēs līdz pēdējiem, jo no tā vienmēr kaut kas sanāks. Vai nu tu iegūsi pieredzi, ka tev tas tiešām nesanāk, vai nu vismaz kaut ko no tā tu būsi iegūsi, vai nu tiešām tu arī izcīnīsi to, par ko tu cīnījies. Viss ir jādara ar ļoti pozitīvā attieksmē, jo tas ļoti atmaksājās. Un tad arī pozitīvas lietas notiek ar tevi. Tu pats redzi dzīvi uzreiz visu pozitīvāk nekā, ka tu man nekas nesanāk un tā labāk skaties, tā man pagaidām nekas nesanāk. Tu vari pats sevi satrenēt, tu vari pats ar sevi strādāt. Pats galvenais ir darbs tikai vienīgi pašam ar sevi.